Gada prestižākā sacīkste. Trase, kas paliek uzvarētājiem sapņos. Un pasaulē dārgākais vilciens. Tieši tā. F1 dodas uz Monako. Es, protams, drusku jokoju, bet ja mēs runājam par F1 un Monako, mums tomēr ir jāliek lielāks uzsvars uz sestdienām. Jo, ja es pirms nedēļas teicu, ka Imola nav piemērota modernām F1 formulām, tad Monako knapi piemērots mūsdienu mašīnām, kur nu vēl formulām. Bet labi, skatāmies uz skaistajām lietām. Fantastiskas līkumu sērijas, kuras var mēģināt atdarināt cik vien grib, tas nav vienkārši iespējams. Monako ir vienkārši unikāla īpašība. Ir iemesls, kāpēc tā ir viena no retajām sacīkstēm, kuras ik viens F1 braucējs grib uzvarēt. Bet tāpat kā Imolā jāsagaida abnormāli apstākļi, lai sagaidītu kaut kādus īpašus notikumus. Un, protams, nevar izslēgt to, ka tādi nenotiks. Sestdienā, kvalifikācijas dienā, ir iespējamība uz lietu arī. Tāpat kā Imolā nav superliela, bet ir. Mums arī no iepriekšējās sacīkstes nemainīsies riepu sastāvi. Tieši tā, otro nedēļu pēc kārtas tiks lietots jaunais mīkstais sastāvs. Bet Pirelli noteikti pie tā turpinās strādāt. Kā arī izmaiņu uz Monako mums ir pirmo reizi obligāti 2 pitstop. Tas nozīmē, biežāk būs svaigas riepas, braucēji varēs braukt ātrāk, agresīvāk. Ja to savieno ar to, ka ir vēl joprojām daudzi F1 braucēji karjeras sākumos, šautauts komentāram, kas piesauca Kolopinto avāriju. Ja es neko nezinu, tad vismaz jūs varat paredzēt visu. Bet jā, Monako rezultāts var būt haotisks. Vai arī nē, un būs stratēģiska gaidīšana. Pēdējos gados McLaren uz Monako atved arī īpašu krāsojumu. Ja tāds ir arī šogad, un tas ir tikko iznācis, tad jūs to tagad redzat te. Un kas tad jūsuprāt notiks Monako sacīkstē? Vai čempionāta līdera trio turpinās atrauties, vai arī F1 sezona iegūs 4. uzvarētāju? Ieraksti komentāros!